Cēsu klīnikā ir ieradušies dakteris Gasija un daktere Rozīte, lai šeit tiktos ar mazajiem pacientiem. Dakteri klauni gan atzīst, ka reizi pa reizei sanāk apciemot arī pieaugušos, lai arī tiem slimnīcas vidē radītu prieku un mudinātu aizmirst par dažādām procedūrām un injekcijām. Īstenībā tie pieaugušie arī ļoti gaida, bet bērni nemainīgi. Bērni nemainīgi, jā, tie vienmēr gaida. Dakteris Gasija un daktere Rozīte stāsta, ka viņi nav tikai izklaidētāji, kuri ir atnākuši uz slimnīcu. Viņi ir ļoti rūpīgi mācījušies klaunu skolā, lai katram, kuram tas slimnīcā ir nepieciešams, sniegtu emocionālu atbalstu. Gasija un Rozīte uzsver, ka viņu komandā ļoti ir vajadzīgi papildu spēki. Es kā klauns kaut kur ap cēsīm bāzējos, Gasija kā klauns bāzējās kaut kur ap aloju. Mums ir vēl viens klauns, Bambuks. Bambuks, jā, ja Bambuks būtu šeit, tad būtu. Jā. Viņa ap Siguldu bāzējās. Tas nozīmē, ka mums vēl vajag tādas bāzēšanās vietas, lai mēs te cēsīs varam pēc pilnas programmas pārsteigt ikvienu. Jā. Un iepriecināt. Regulāri, lai mēs varam pārsteigt, jā. Dakteri klauni atminas, ka mācības klaunu skolā ilgst apmēram 6 mēnešus, kuru laikā dalībnieki apgūst psiholoģijas pamatus, aktiermeistarību, klaunādi, kā arī zināšanas par darba specifiku slimnīcā. Taču arī pēc klaunu skolas absolvēšanas dakteri klauni regulāri turpina pilnveidot savas iemaņas un zināšanas. Mēs jau negājām vienā klasē, ne. Es kaut kur pirms 8 gadiem. Un es pirms kādiem 4 gadiem skolā gāju. Jēziņ, cik daudz laika pagāja. Gluži nevajadzētu baidīties no slimnīcas, tad varētu diezgan grūti tas viss sanākt. Un no bērniem nevajadzētu baidīties, jo diezgan bieži bērnus var satikt slimnīcā, jā. Un vēl droši vien tā atbalstīt. Kādreiz pajokoties, kādreiz būt tā līdzās mammai. Jā, tāpēc, ka reizēm mammas vajadz būt bētīgas. Jā. Un kādreiz jau vajag to smaidu arī personālam, vai ne? Dakteri klauni pašlaik darbojas Rīgā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī Vēnspilī, Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Reizeknē un Cēsīs. Pēc mācību beigšanas topošos klaunus mīļi gaidīs kādā no minētajām slimnīcām. Foršais ir, man liekas, ka tas, ka kādam to vajag. Ja? Ka kādam ir prieks no tā. Vai ne? Jā. Vai arī, ja ir bēdīgi, tad paliek labāk. Jā. Un man liekas, šita ir tā fantastiskā lieta, ka darot labu, pat man kļūst labāk un tev kļūst labāk. Un tas ir tāds, visiem kļūst labāk. Jā. 1, 2, 3. Gaidām jaunajā klaunu skolā. Jā, nāc. Mēs tev gaidām. Laura Jansone, Indra Skrieviņš, RTV. Mēs gaidām. Atā.